Es patiesībā sāku savu blogu, savus video taisīt, tāpēc, ka man patiešām bija sirds pilna. Mana internacionālā pieredze, es zinu, ka viņi man palīdzēs arī Eiroparlamentā. Tā kā es pārzinu ļoti labi arī vācu mentalitāti, nevaram mēs būt Eiropas nomale. Ar to mēs esam, teiksim tā, pakļaujam risku arī Eiropas Savienības, kā saka, vienotībai. Un ja viņi neredz tādu īstu atbalstu, kā saka, no Eiropas Savienība, viņi var skatīties uz otru virzienu. Un to darētu tomēr cilvēkiem tajā Eiropas Savienībā atgādināt. Lēmumi ir jāatgriež atpakaļ, viņiem ir jākalpo cilvēkam. Eiropas valdības un Eiropas Savienība ir pārņēmuši lobbyisti. Lobbyisms ir forši, bet galdu būvēs parastais cilvēks, un viņam arī jābūt apmierinātam. Racionalitāte un cieņa pret katras valsts kultūru. Kad cilvēki pat no melenēm baidās, tāpēc, ka viņas ir dabā auguši, bet ja veiklā nopēc, tad ir kārtībā. Jūs jau redzat tikai to mastu un to propelleri, bet jūs jau neaizdomājaties, kas zem tā visa slēpjas, kad apakšā, pieņemsim, ir, ja es nemaldos, 50-60 metru diametrā betona klucis. Ja to vēja ģeneratoru noņem nost, betona klucim tikai metru virskārtu noņem un viss pārējais paliek zemē. Investējot tik tiešām ražošanas tehnoloģijās, nevis, kā saka, vēja ģeneratoros, kur pat pašu propelleri tu nevari utilizēt. Latvija tās divus CO2 izmešus tirgo kā preci. Tomēr, ja es nemaldos, CO2 izmeši ir domāti iedotas valstīm, lai tās varētu kaut ko ražot un no tā kaut ko iegūt. Izrādās, caur CO2 emisijām tika krāpti ārā PVN. Valsts ieņēmuma dienesti nespēja vairs saprast, kam ir jāatgriež PVN, un viņi atgriež visiem. Miljardi. Šobrīd maksājam vairāk, lai kaut kad būtu lētāk. Visu laiku tā cerība, ka būs lētāk, tā tiek pārlikta. Eiropas Savienībai derētu atgādināt, ka ne visi mēs varam atļauties maksāt Zviedru vai Vācijas cenas elektrībai. Hidroelektrostacijai uzbūvēt, uzturēt, apkalpot visā mūža cikla garumā, tas izmaksā 3 centus, un tas ir vācu pētījums. Mēs maksājam vairāk, bet par ko? Es neredzu rezultātus. Pirms mēs iemācāmies lidot, iemācīsimies pa priekšu staigāt. Es spēju vienmēr atrast ar visiem kopīgāku valodu. Es sevi uztveru kā sabiedrības cilvēku lobbyistu. Mums ir zaļo lobbyisti, bet kur ir tāds cilvēku lobbyists, sabiedrības lobbyists? Es nekad cilvēkam nesaku, nebalsojiet par mani, balsojiet par manām idejām. Tātad par mani, ar ko es nodarbojos un kā es pavadu ikdienu? Es savu ikdienu pavadu diezgan, teiksim tā, brīvi, nepiespiesti, un viena iemesla dēļ, tāpēc, ka esmu iemācījis saviem darbiniekiem uzņemties arī atbildību pašiem. Protams, viņi par to tiek arī attiecīgi atalgoti, un viņi zina, par ko uzņemties atbildību. Attiecīgi es, iespējams, tā iemesla dēļ varu arī nedaudz vairāk laika veltīt politikai un par to vairāk padomāt, un arī cilvēkiem norādīt uz dažādām lietām, kuras varbūt ikdienas steigā daudzi nepamana. Tik tiešām bija tāds atgadījums, ko es nekad mūžā neaizmirsīšu, un kuram arī varbūt kaut kāda tāda neliela dzīves morāla ir, ko es šodien varbūt skatos citādāk. Tas es tanī laikā to neapzinājos, bet mans brālis bija izdomājis, vecāki bija pārvākušies no iepriekšējām mājām uz jaunajām mājām, un bija šķūnis, vecs šķūnis, kurā bija daudz mēbeles un visa iedzīve priekš vecākiem. Jaunajai mājai, un mans brālis bija izdomājis iet dedzināt vati. Tas, protams, viss slikti beidzās, tas viss nodega. Un pats trakākais ir tas, kad ienāca tēvs, un es dabūju kā vienu pirmais. Un kad viņš nonāca viņam līdz manam brālim, tas, kas bija vainīgais, viņš tika sveikā cauri. Un tāpēc tā dzīve man iemācīja varbūt, ka nevienmēr dzīve ir taisnīga. Un tas tāds spilgts atgadījums no pavisam maziem gadiem. Tā jau ir dzīve pilna ar spilgtiem atgadījumiem. Īpaši tad, kad tev, teiksim tā, tad, kad tev varbūt nebija, tu dzīvoji pie vecvecākiem, finanses bija ierobežotas. Un tā dzīve izveidojās, lasot grāmatas un piedzīvojot visādus piedzīvojumus mežos un visur. Es pat šodien, ja aizdomājos, es tā domāju, tanī laikā, kā mēs to visu varējām darīt. Mazi bērni turpat pa mežiem vandījās, einu sazinu, bet esmu Kurzemē esmu uzaudzis, tā teikt. No sākuma Talse, tad pēc tam Saldus rajons kā vecāku, un tad, kad sākās tie juku laiki, tad es nonācu uz Skrundā pie vecvecākiem. Par to es vienmēr saku arī paldies saviem vecākiem. Tikai šodien es novērtēju to, ko deva mani vecvecāki. Un tā es izaugu, jā, tik tiešām bērnībā, kopu lopus, biju zemnieka dēls, braukāju traktoru, bet nekad dzīvē neapstājos, vienmēr kaut ko katru dienu apguvu un gāju tālāk.
Teiksim tā, pats galvenais iemesls, tāpēc, ka es iespējams biju nospraudzis savu dzīvē kaut kādu mērķi. Pirmkārt, jau tas, ka es valodas zināju. Es jau no 7 vai 6 gadu vecuma, es pat atceros, ka tas jau bija bišķi vēlāk, nedaudz vēlāk, tad, kad bija 3. klasē, mēs bijām vieni no tām pilotu programmām, kur tik agri mācīja angļu valodu. Es vēl atceros tādu kuriozu, ka angļu valodas skolotāji uzrunā man angliski, un es viņai brīvi atbildu vāciski, un viņi par to sāk, protams, rāties man. Un tā tas ir iegājies, kad mana vecāmāte, protams, arī ir, kā saka, ar vācu saknēm. Un viņi jau man bērnībā iemācīja, kā tur bija Fischer Fritz, Fischer Fritz. Tas tāds vācu mēles lauzns. Un tad tajā dzīvē kaut kā tā sanāca, ka iespējams es esmu dzīvē pieņēmis pareizos lēmumus. Pirmkārt, es nekad neesmu, teiksim tā, solījis to, ko es nespēju pildīt. Un tad caur vienkāršiem darbiem, caur celtniecības darbiem, un tad es nonācu līdz tādam uzņēmumam, kas kādreiz saucās Kramo. Tajā es iepazinos, tā kā man bija valodu zināšanas, angļu, vācu, arī nedaudz krievu, es nonācu tādā objektā Cemeks, kur es iepazinos ar ļoti daudz dažādiem internacionāliem uzņēmumiem, kur es iepazinos ar vācu firmu. Un tā vācu firma mums palika ļoti labi sakari, un tad viņi vienā dienā pazvanīja: Jāni, mums ir projekts, un mēs redzam tajā projektā tevi. Un tad vēl kā reiz, teiksim tā, tas uzņēmums patiesībā bija tāds spontāns lēmums, un iespējams pat īsti neplānots lēmums, jo vāciešiem toreiz 11. gadā vēl nebija likums, kur viņi man var nodarbināt tik vienkārši pieņemt darbā. Un tāpēc viņi man palūdza, vai es nevaru uztaisīt savu sijā un tā kā pašnodarbinātais. Nu, tā es. Un tādā laikā patiesībā bija ļoti laba lieta mikrouzņēmums, kas man to palīdzēja. Tas man bija lielisks atspēriena punkts, ar kuru es to iesāku, un tad tas viss notika tā, teiksim, paralēli. Es strādāju kā projektu vadītājs, un paralēli man bija tāds neliels sijā, kas visu laiku gāja līdzi. Un tad līdz 2019. gadam mēs nolēmām ar vāciešiem šķirties, bet palikt partneri, kā saka, tas saucās angliski joint venture, kas saka, mēs ejam roku rokā vienā virzienā un uz priekšu. Nu, vienīgais, kad jā. Tas 19. gada beigas, 20. gads, 21. gads, 22. visi šitie gadi mums ir Covid-1, Covid-2. Kas saka, teiksim tā, nav šobrīd viegli, bet es joprojām turos, un es uzskatu, ka patiesībā tas sākums tāds, kāds viņš man ir, tas var man kādreiz pat palīdzēt nākotnē. Kas saka, kas nenogalina, tas padara tikai stiprāk. Par politiku es sāku interesēties pateicoties saviem vecvecākiem. Jo es izaugu ar vecvecākiem, pie vecvecākiem, no 5 vai 6 gadu vecuma, es negribu samēloties. Un tā kā mums bija viens televizors, un vakarā bija visiem jāskatās panorāma. Man liekas, ja vēl bija pirms tam vai pēc tam bija Hameleona rotais, un pēc tam bija panorāma. Un tā man tā ir sanācis, ka tie vecāki mani to interesi no bērnības jau par politiku ir izveidojuši, jau skatoties, teiksim tā. Es vēl kā šodien atceros patiesībā, kā es skatījos 91. vai kurā gadā, es negribu samelot, kad tas tieši notika. Tad, kad bija barikāžu dienas, un es vēl līdz šodienai atceros tos dzeltenīgos toņus tajā televīzijā, kā bija pat tās apšaudes. To es atceros kā šodien vēl. Un tā man tas ir sanācis, ka man tā politika visu dzīvi man ir pavadījusi. Es esmu izaudzis arī ar cilvēkiem, kā tā vecāka gada gājuma cilvēkiem, ar kuriem es biju kopā, tā teikt. Vienā ziņā varbūt man nepaveicās un paveicās. Man bija maz bērnu apkārt, bet man bija daudz pieaugušu cilvēku apkārt. Un tā ir izveidojies mans viedoklis par politiku. Es patiesībā sāku savu blogu, savus video taisīt, tāpēc, ka man patiešām bija sirds pilna. Un tad es sāku taisīt tos blogus un sāku izteikt savu viedokli par diezgan, kā saku, strīdīgu tēmu, kura joprojām ir strīdīga, par karu, un es izstāstīju savu viedokli, un tad man sāk uzrunāt politiķi, kas varbūt nav, kā saka, tik augsts, bet viņi saka, jā, parunāsim, padiskutēsim, un tā pa soli man tas vilka iekšā, un tad es pat vienu brīdi, kas muku no tā prom, un tad es domāju, ne gluži muku, bet es vienkārši apzinos, kāda tā ir atbildība, politika. Jo tik tiešām, ja tā aizdomājas, kas nekaiš kā uzņēmējiem, īpaši, kuram nevienam nav jāatskaitās, tikai, kā saka, vidam un savu darbinieku priekšā atbildība. Un tad, teiksim tā, dēļ tās uzņēmēja darbības, es arī saprotu, ka šis ir varbūt tik tiešām laiks, nevis varbūt, bet tas ir laiks, kad arī man ir jāuzņemās atbildība, jo tā kā mans tas uzņēmums nav liels, viņš ir neliels uzņēmums, teiksim tā,
Bet es jau dēļ tās savas internacionālās pieredzes, tā kā esmu saistīts ar industriju, un es redzu ļoti sliktas iezīmes, uz kurien virzās mūsu Eiropas politika. Ja es redzu, ka Vācijā slēdzās ciet uzņēmumi, un cilvēki to uztver tik ļoti viegli dēļ zaļā kursa, tad es uzskatu, ka tas ir mans pēdējais laiks arī cilvēkiem, kā saka, skaidrot un arī tik tiešām ko darīt. Kāpēc Eiroparlaments? Tāpēc, ka, kā saka, es teikšu tā, mums nav laika. Es zinu, ka cilvēki ir teikuši, jā, tev vajadzētu sākt ar pašvaldību, tad iet uz lielāku pašvaldību, tad uz Rīgu. Bet es jums teikšu tā, es domāju, ka mums tam vairs nav īsti laika. Mana internacionālā pieredze, es zinu, ka viņi man palīdzēs arī Eiroparlamentā. Tā kā es pārzinu ļoti labi arī vācu mentalitāti, es zinu, ka tas varbūt izklausīsies šobrīd tā dīvaini, bet es arī apzinos, ka mums ir 9 balsis, bet es zinu, ka vāciešiem, ja nemaldos, ir 67 balsis. Un ja arī vāciešiem un tai pašai Eiropai mēs izskaidrojam tās lietas, ka nevaram mēs būt Eiropas nomale, ar to mēs esam, teiksim tā, pakļaujam risku arī Eiropas Savienības, kā saka, vienotībai, jo būsim godīgi, cilvēki dzīvo stresā, cilvēki pārdzīvo, cilvēki nezin, kādas viņiem ir nākotnes. Un ja viņi neredz tādu īstu atbalstu, kā saka, no Eiropas Savienība, viņi var skatīties uz otru virzienu. Un to darētu tomēr cilvēkiem tajā Eiropas Savienībā atgādināt, ka mēs tomēr tajā Eiropas nomalē esam ļoti svarīgi. Racionalitāte un cieņa pret katras valsts kultūru. Es kā, teiksim tā, visspilgtāko piemēru mēs visi atceramies kūpinājumus, ko gribēja aizliegt. Man kā vecvectēvs, kurš izaudzis ar kūpinājumiem un nodzīvoja 100 gadus, un te ir tas brīdis, kad tik tiešām cilvēki varbūt savā neizpratnē, jo lielisks piemērs, varbūt es, kā saka, cilvēku atrautību šobrīd, kā cilvēki atraujās no realitātes. Vācijā ir tādas ļoti forša vieta, viņa saucās Eksterštaine, viņa ļoti svarīga vieta, tur tika Romas impērija apstādināta, tur Armīnijus tāds sakāva. Un tur ir tāda vieta, kur aug mellenes. Tur zēt augšā, tur var ēst mellenes pilnām mutēm. Un kad mēs tur katru gadu ar mammu ejam lasām tās mellenes, un tie vācieši iet garām un skatās, ko jūs tur darat, ko jūs tur ēdat. Un tiem cilvēkiem tā izpratne par tas ir kā piemērs par to pašu pārtiku. Cilvēki saka, ka ķīmiski radīta garša varētu būt labāka nekā dabiski, tāpēc, ka tur tas un tas. Tas ir tāds piemērs, kad brīžiem Eiropas Savienība, varam jau arī par taisniem gurķiem parunāt, kas man atgādina, ja nemaldos, kādreiz bija Hruščovs ar kukurūzu, visiem bija jāaudzē vai kaut kas tam līdzīgs, un tas pats ir ar gurķiem. Kad man brīžiem liekas, ka tā cilvēki ir, es negribu teikt, birokrāti ir vajadzīgi, bet arī birokrātiem ir citreiz, kā saka, vajag cilvēkam pienāk klāt, saka, cilvēku mīļais, padomā, izstāstīt to līdz galam, jo tas pieņemsim tas piemērs, kad cilvēki pat no mellenēm baidās, tāpēc, ka viņas ir dabā auguši. Bet, ja veiklā nopērts, tad ir kārtībā. Un varbūt tik tiešām nedaudz atgriezt atpakaļ to domāšanu un cilvēkiem skaidrot, kā no cilvēciskās skata punkta, kad ne visi lēmumi ir racionāli. Un jāatcerās, ka aiz katra lēmuma ir kāds cilvēks. Un arī tie paši lēmumi. Es zinu, ka arī ļoti daudzi piemēri ir, kā pieņemsim, mēs ļoti labi zinām, ka mums Latvijā ir milzīga problēma ar agresiju interneta vidē. Un es zinu, ka ir Eiropas Savienības likumi, kas to regulē. Un tad arī tādas lietas darētu arī tai pašai es jau vienreiz teicu, mēs zinām, ka mums ir daudz problēmas. Ja es kā Jānis Lauva uzrakstu prezidentam vēstuli, kur es uzskatu, ka ir pārkāptas vēlētāju cilvēku tiesības un konkrēti par tiem, kas atrodas ārzemēs, ja uzraksta to Jānis Lauva, tad tam nav svara. Bet ja to uzraksta Eiroparlamenta deputāts, tad tam ir cits svars. Un, ziniet, es teikšu tā, varbūt tas izklausās, cik cilvēks saka, tas ir narcisms vai kaut kas tam līdzīgs, bet es sevi uztveru kā sabiedrības cilvēku lobbyistu. Mums ir militārie lobbyisti, mums ir uzņēmēju lobbyisti, mums ir zaļo lobbyisti, bet kur ir tāds cilvēku lobbyists, sabiedrības lobbyists?
Lēmumi ir jāatgriež atpakaļ, viņiem ir jākalpo cilvēkam. Jo šobrīd varētu man piekrist vai nepiekrist, bet es uzskatu, ka Eiropas valdības un Eiropas Savienība ir pārņēmuši lobbyisti. Lobbyisti tas ir labi, bet lobbijas aizsargā uzņēmējus, bet valdībai ir jāatrod kompromiss starp lobbyiismu un starp sabiedrību. Un šobrīd, diemžēl, pēdējā laikā ļoti daudzi lēmumi tiek pieņemti, kas palīdz ļoti šaurai cilvēku grupai, bet viņi tomēr kaut kā ignorē to. Teiksim tā, varbūt izklausās nepareizi, vai citi teiks, kas nepatiks, bet to saucamo vienkāršo strādnieku. Un cilvēki aizmirst to, ka vislabākais uzņēmējs, kas teiksim tā, kas lobē savas intereses, bet aizmirst, ka viņam arī apkopēji ir vajadzīgi, un kā arī apkopēji ir jāciena. Negribu izklausīties pēc sociālista, bet es gribētu atgriezt arī teiksim tā, cilvēkiem norādīt to, ka ir jābūt tam sapratni un jāatcerās to, ka, kā saka, lobbyisms ir forši, bet galdu būvēs parastais cilvēks, un viņam arī jābūt apmierinātam, lai nerastos, kā saka, spriedze sabiedrībā. Es zinu, ka daudzas lietas var elementāri mainīt, tie to paši ieslēdzot racionālā domāšanu. Te ir arī tāda lieta, es nesen redzēju vienu tādu protestu, kur zaļie protestē pret lauksaimniecības tehniku, pret traktoriem. Un šādas domāšana, diemžēl, ir arī Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentā arī tik tiešām tāda domāšana, ka cilvēki domā, konkrēti es runāšu par zaļo kursu. Par zaļo kursu pasaki tādu kritiku, lai vienkārši viss. Jā, un konkrēti par zaļo kursu. Mums ir lielisks piemērs, par ko šobrīd arī Latvijā, tiek celta trauksme, ka mums tikšot būvēti milzīgi vēja parki. Un es cilvēkiem vienmēr saku, jūs jau redzat tikai to mastu un to propelleri, bet jūs jau neaizdomājaties, kas zem tā visa slēpjas, kad apakšā, pieņemsim, ir, ja es nemaldos, 50-60 metru diametrā betona klucis 6-7 metru dziļumā, kurā ir apmēram 1000 kubikmetru betons, kurā katrā kubikmetrā ir 200 kg CO2, kur nemaz nekad mūžā vairs no zemes ārā nevar dabūt. Jo, pieņemsim, Vācijā, kā notiek, ja to vēja ģeneratoru noņem nost, betona klucim tikai metru virskārtu noņem un viss pārējais paliek zemē. Jo izrādās, ja mums viss ir jāizņem ārā, tad tas vairs nav ekonomiski izdevīgi. Tad ir jautājums, vai, jo es kā reiz arī esmu industrijā strādāju, es redzu daudz racionālākus piemērus. Kā reiz es vēl nesen redzēju lielisku piemēru Lietuvā, netālu no Viļņas vienā kokapstrādes rūpnīcā. Kāpēc es to saku? Tika vienreiz runāts par to, ka cementam ir ļoti liela CO2 izmeši, un tāpēc cements ir ļoti kaitīgs un ļoti nevajadzīgs, teiksim tā. Bet es teicu, bet mums ir lieliska iespējas tās rūpnīcas modernizēt, un es kā reizi arī pagājušo gadu septembrī ieraudzīju konkrētu iemeslu, nevis iemeslu, bet redzēju konkrētu rūpnīcu, kā var izdarīt. Uzliekot vienkārši lielākus filtrus, efektīvākus filtrus un investējot tik tiešām ražošanas tehnoloģijās, nevis, kā saka, vēja ģeneratoros, kur pat pašu propelleri tu nevari utilizēt, jo stikla šķiedri ir ļoti grūti utilizēt. Līdz šobrīd nav tas izdomāts, un ja tu viņu vienkārši sadedzini, tad mēs nonākam atkal tajās muļķībās. Varam jau vēl arī parunāt par tādu lietu kā CO2 izmešiem, kas arī mums ir viena liela problēma, CO2 izmeši un tās kvotas, brīnišķīga lieta, bet pieņemsim tā pati Latvija, tās divas CO2 izmešus tirgo kā preci. Tomēr, ja es nemaldos, CO2 izmeši ir domāti iedotas valstīm, lai tās varētu kaut ko ražot un no tā kaut ko iegūt. Tad kāpēc mēs neizmantojam, teiksim, tos CO2 emisijas, lai radītu, teiksim, to paša pilna cikla ražošanu? Nevis tirgojamies, kā saka, ar tukšu gaisu. Un pēc CO2 emisiju tirgošanās, ja es nemaldos, bija vēl konkrēts piemērs, Vācijas kanclers Šolts, tā kā viņš bija Hamburgas mērs. Viņš bieži viesojās Hamburgas vienā bankā, kur viņš aizmirsis, ko viņš tur ir darījis. Jo tajā Hamburgas bankā izrādās caur CO2 emisijām tika krāpti ārā PVN. Par ko ļoti daudz. Es neesmu pēdējos gados sekojis, bet es zinu, ka tas bija milzīgs skandāls pusotru gadu atpakaļ, jo tas ir ļoti elementāri izskaidrojums. Tās CO2 emisijas tiek tirgotas tik ātri starp valstīm, ka valsts ieņēmuma dienesti nespēja vairs saprast, kam ir jāatgriež PVN, un viņi atgriež visiem miljardi. Un tāpēc es saku, mums ir jārūpējas par dabu, mums ir jārūpējas par mūsu bērnu nākotni, jo mums kaut kas ir jānodod. Bet es vienmēr saku tā par to zaļo kursu. Pirms mēs iemācāmies lidot, iemācīsimies pa priekšu staigāt. Tad, kad es skatos, tad ir
Ja es nemaldos, kaut kāds 20. gads, tad 26. tad 30. un visu laiku tā cerība, ka būs lētāk, tā tiek pārlikta. Un tajā brīdī arī Eiropas Savienībai derētu atgādināt, ka ne visi mēs varam atļauties maksāt Zviedru vai Vācijas cenas elektrībai. Mēs nevaram atļauties. Mums ir jāņem tomēr vērā, ka mums ir sava ekonomika, īpaši ņemot vērā Latvijas tirgu. Mēs visi zinām, ka mums ir hidroelektrostacijas. Es reiz pētīju, hidroelektrostacijai pašizmaksā elektrībai, tas ir uzbūvēt, uzturēt, apkalpot visā mūža cikla garumā, tas izmaksā 3 centus, un tas ir vācu pētījums. Un tad ir tik tiešām jāpadomā, teiksim, kur ir tā problemātika. Mēs maksājam vairāk, bet par ko? Es neredzu rezultāts. Tāpēc, ka es spēju vienmēr atrast ar visiem kopīgāku valodu. Līdz šim arī pat mani lielākie nīdēji, kas ir ar mani sasēdušies pie viena galda, ar mani aprunājušies, tik tiešām. Jo mani pazīst dažādi. Mani pazīst kā Jāni TikTokā, man pazīst kā Jāni kā uzņēmēji, man pazīst kā Jāni profesionāli objektos. Bet sabiedrībai varbūt es tik tiešām piekrītu, ka mani vārdi brīžiem ir asāki. Es varbūt brīžiem aizmirstos to, ka uz maniem daudz cilvēki skatās, bet mans tas talants ir tik tiešām līdz šodien. Es saku, kā piemēru, es negribu neko lielīties, bet tas bija tāds objekts, kura vāciešiem bija jāiegūst papildus finansējums, jo objekts bija attaisnots, viena daļa bija attaisnota pavisam citādāk. Un es tulkoju no krievu valodas uz vācu valodu. Un tas beidzās tā sarunas tā, kad vācietis teica tā, es neko nesapratu, bet šīs bija mans vislabākās pārunas, jo es kā tulks, es nevienmēr tulkoju tieši to, ko vācietis saka krievam vārds vārdā. Es ņemu bieži vien vērā to, kad es uzreiz saprotu, bet to tas krievs nesapratīs, un to arī tas vācietis nesapratīs. Un man arī tajā uzņēmumā, kur es strādāju 9 gadus par projektu vadītāju, es vienmēr atceros, ka mani stādīja priekšā kā tiltu starp. Un es esmu vienmēr, tas ir varbūt mana diplomātija un spējas vienoties, tā man ir pavadījusi. Un tāpēc es arī esmu diezgan ļoti pārliecināts par to, ka es arī spēju atrast ar dažādām tautībām un arī skaidrot. Teiksim tā, kā lai to pasaka. Tad, kad es dzīvoju Latvijā, es uz pasauli skatījos citādāk. Bet tad, kad tu esi 10 gadus nobraukājis pa pasauli un tu esi saticies ar daudz dažādām nācijām un tautībām, tu jau uz to visu skaties pavisam citādāk. Cilvēki, interesējieties par politiku. Ja jūs neinteresēties par politiku, tad iespējams kāds cits interesēsies par politiku, kas jums var nepatikt. Jo es zinu, ka kā konkrēts piemērs man patika Šveice, kur es redzēju, kā cilvēki uzņemās politisko atbildību un arī tajā visā piedalās un arī racionāli domā. Ziniet, cilvēki, es jums teikšu tā. Nebalsojiet par frizūrām, nebalsojiet par uzvalkiem. Balsojiet par cilvēkiem, kas ir jums parādījuši ar konkrētiem darbiem un konkrētām, kā saka. Es nekad cilvēkam nesaku, nebalsojiet par mani, balsojiet par manām idejām. Mani sauc Jānis Lauva, es esmu uzņēmējs un Eiroparlamenta deputāta amata kandidāts.